vēlēšanos un iespēju. Un tā arī vēlos sveikt mūsu televīzijas skatītājus, kam ir šajā rītā dot šī iespēja būt kopā ar mums šeit Dievnamā. Tad mēs esam sapulcējušies, mēs nākam, lai darītu vairākas lietas, lai domātu par Dievu. Mēs varam domāt par Dievu, ja tāds ir mūsu prāta noskaņojums. Mēs nākam, lai ticētu Dievam, lai apliecinātu savu ticību. Un mēs varam ticēt bieži vien tikai tāpēc, ja esam ticībā audzināti. Bet mēs nākam arī tāpēc, lai pagodinātu Dievu. Un bieži vien tas no mums prasa kaut ko daudz vairāk. Nepietiek tikai ar noskaņojumu, nepietiek tikai ar ticību. Mums vajag visu dzīvi tā redzēt, lai es patiešām varētu Dievu pagodināt. Salamans reiz sacīja, kā sniegs neder vasarai un lietus neder ražas novākšanas laikam, tā nepiederas gods vientiesīgam neprašam. Mēs bieži nevaram izvēlēties, vai sniegs uzsnieg vai nē, un bieži tas uzsnieg tad, kad mēs to vairāk negaidām. Mēs arī nevaram pasūtīt laika apstākļus ražas novākšanai, bet mēs varam izvēlēties, ko mēs pagodinam ar savu dzīvi. Tāpēc esmu priecīgs katru no jums redzēt un ticu, ka visi esam šeit, lai pagodinātu savu Tēvu debesīs, kurš vienīgais ir saņemt cienīgs visu mūsu slavu, godu un pateicību. Āmen.
Lai dāvājam uzmanību svētajiem rakstiem, kurus šajā rītā kopīgi lasīsim no 138. psalma. 138. psalms. Pateicība Dievam par viņu žēlastības dāvanām. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūgšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību. Jo tu esi pāri pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Visi ķēniņi virs zemes teiks tevi, kungs, kad viņi dzirdēs tavas mutes vārdus, un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām tas kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes. Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, tu uzturi manu dzīvību. Tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas kungs to darīs manas glābšanas labā. Tava žēlastība, kungs, paliek mūžīgi. Neatstājas savu roku darbu. Āmen. Sēdieties. Amen.
vienojam savas balsis kopīgi dziedot 391. dziesmu. 391. dziesmu mūsu dziesmu grāmatās. Un pēc šīs dziesmas, lai dāvājam savu uzmanību un ieklausamies mūsu svētdienas skolas bērnu dziesmās un izteiktajā vārdā. Kungs vairo mūsu ticību, kad šaubu nemieris māc, kad mūsu prātam niecīgam nav izprotams tavs prāts. 391. dziesma.
Es esmu dzīvības maize. Tas, kas pie maniem nāk, tam nesauks ne mūžam. Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma. Tas, kas seko man, tas nestaigās tumsībā. Jēzus teica, es esmu labais gans. Labais gads, es esmu dzīvība. Labais gads sadod savu dzīvību par savām avīm. Mēs pateicamies bērniem par dziesmām un par vārdiem, kur apliecina mūsu kungu Jēzu Kristu. Un lai zemojamies mūžīgā Dieva, mūsu kunga, mūsu glābēja un pestītāja, mūsu radītāja priekšā, viņu pielūdzot. Lūgsim Dievu. Varenais un mūžīgais debesu Tēvs, mēs slavējam un pateicamies, kad šajā svētdienas rītā Tu mūs esi pulcinājis Tavā namā. Mēs slavējam un pateicamies, debesu Tēvs, par Tavu žēlastību, ka Tu mums esi devis pietiekošu veselību, iespējas, gribu un izdevību, kad varam būt kopā. Un mēs pateicamies, Dievs, kad esam šeit Dievnamā un kopā daudz vairāk ar televīzijas palīdzību, kā Tava bērnu saime, kā Tava draudze. Mēs lūdzamies, Dievs, svētī mūs ikvienu, kas esam vienot caur Tavu garu, un Kungs, kur patiesi no sirds Tev pielūdz, slavē un Tev tuvojas. Mēs lūdzamies, lai Tavs vārds un Tava patiesība gan dziesmās, gan vārdā izteikt un apliecināt, lai tā mums ir saprotama, lai to mēs spējam uzņemt, un vēl vairāk mēs, Dievs, lūdzamies, lai tajā spējam dzīvot un pastāvēt šajā dzīves laikā. Kungs, svētī ikvienu, kas patiesi uz Tevi savu skatu paceļ. Kungs, svētī mūsu bērnus, jauniešus un ģimenes, svētī mūsu tautu. Kungs, lai Tava žēlastība, lai Tava svētība ir tā, kas mūs iepriecina, iedrošina un vada tālāk.
To mēs lūdzamies Dievs tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šajā rītā, lai dāvājam savu uzmanību un ieklausāmies svēto rakstu vārdos, kur uzrakstīti Marka evaņģēlijā 14. nodaļā, 35. un 36. pantā. Marka evaņģēlijas 14. nodaļa, 35. panta. Un nedaudz pagājis, Jēzus krita pie zemes un lūdza: ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām. Un Jēzus sacīja: Aba Tēvs, tu spēji visu, ņem šo biķeri no manis. Tomēr ne ko es gribu, bet ko tu gribi. Āmen. Dārgais Kungs Jēzu, mēs lūdzamies svētī to vārdu, ko lasījām un ko šajā rītā visi kopīgi tavu svētā gara vadībā gribam pārdomāt. Dod, lai tas ir mums derīgs, vajadzīgs, un, Kungs, lai patiesi tas ir mūsu dzīves gājumā dzīvs un spēcīgs. Āmen. Mīļā draudze un arī godātie televīzijas skatītāji, liekas, ka jau apradām ar domu, ka tūlīt būs pavasaris, un tomēr vismaz Rīgā vakardien un šodien mums atgādina par to, ka ziema vēl nebūtu nav pagājusi. Un tajā pašā laikā, vēl pēc nedēļas, jau esam aicināti domās būt Palmu svētdienā, jeb Pūpolu svētdienā, kurā pieminam Jēzus kā ķēniņa ieiešanu Jeruzālēmē. Un vēl pēc nedēļas ir Lieldienas, Kristus augšām celšanās svētki, kuri izmaina cilvēka un cilvēces dzīvi joprojām. Bet šajā rītā, lai ielūkojamies kādā notikumā, kas norit turpat šo lielo notikumu sākumā. Tur Ģetsemānes dārzā, pirms Jēzus tiek arestēts, pirms viņš tiek vests augsto priesteru un
Romas varas priekšā, pirms viņš tiek krustā sists. Tur ir kāds brīdis, kad Kristus ar saviem mācekļiem un beigās arī viens pats pavada Ģetsemānes dārzā naktī kādus brīžus kopā ar Dievu. Un šajā rītā mēs nolasījām šeit kādu fragmentu no Jēzus šīs Ģetsemānes dārza epizodes, un tad, lai šajā rītā Dieva svētā gara vadībā mēs domājam kādas aktuālas lietas arī šodien, ko šis senais notikums mums šodien saka. Un vispirms mēs šeit, lasot šo vārdu Bībelē, un par to runā arī Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, mēs redzam cilvēka vājumu, cilvēka nespēku. Mēs šeit lasījām, ka Kristus lūdz, lai tā stunda aizietu viņam garām. Un viņš vēl lūdz, ņem šo biķeri no manis nost. Vai tā nav tik pazīstama cilvēka rakstura īpašība, vēlēšanās izvairīties no grūtībām, vēlēšanās, lai viss dzīves smagums, grūtums, lai tas paietu mums garām, lai tas neskartu mani. Taču interesanti, ka cilvēks nevēlas atteikties no gala rezultāta. Jeb citiem vārdiem sakot, mēs ļoti labprāt saņemtu algu. Mēs saņemtu diplomu par skolas beigšanu, jeb pirmo vietu kādās sporta sacīkstēs. Bet ļoti labi būtu, ja tas nāktu bez grūtībām. Bez grūtībām. To pozitīvo gala rezultātu mēs gribētu, bet mēs negribētu to posmu, jeb to mūsu dzīves daļu, kas aizved līdz šim pozitīvajam gala rezultātam. Vai neatcerieties, ka taču tad, kad skolā mums bija kāda kontroldarba uzdota vai pārbaudījumi vai semināri, un tad, kad šī diena atnāca, tad ienāca kāda skolotāja teica, diemžēl jūsu skolotāja šodien ir saslimusi un kontroldarbs tiek atcelts. Un dažkārt, kad bija droša pārliecība, ka skolotāji nesaslims, un vienmēr ir tādi skolotāji, kas nekad neslimo, tad dažkārt ir jāķers pie citām metodēm. Es nemaz nezinu, vai te mēs tā varam tās arī teikt, jo te ir stipri daudz tā jauna audzes, bet visādas metodas bija vismaz manā laikā. Un tā viena no tādām visvienkāršāk īstenotajām bija korķisišana. 2 grafītus iebāžu kontaktligzdā un tad ar pildspalvu, kurai tas metāla saturamais uzliek virsū un viss ir tumšs agrās rīta stundās. Ja piemēram, tad, kad sniegs ir, tad var uzlikt arī sniegu uz lampām, un tad var teikt, ka skolotāji atkal jumts tērp. Bet tas viss beidzās parasti ar to, ka šīs sniega piks nokrīt. Un tad atklājas, ka tas ir nevis jumts, bet sniegs. Bet cilvēkam jau no mazām dienām liekas ir šī griba un vēlēšanās šo grūto starposmu no savas dzīves izslēgt. Kad tik nevajadzētu pūlēties. Kad tik nevajadzētu pa daudz strādāt. Bet, protams, algu mēs gribētu saņemt. Un ja mēs domājam par dzīvi visdažādākos līmeņos, vai tad šī tendence izvairīties no grūtībām, no atbildības, no smaguma neskar mūs visus? Arī tad, kad tautas kalpi vēlas tikt kādā parlamentā vai domē, tad, protams, var solīt visu ko, bet tad, kad tur arī nokļūst, tad kaut kā šie solījumi tiek aizmirsti. Un ja mēs domājam par kristieša dzīvi, tad Kristus mūs aicina dzīvot svētu, Dievam patīkamu dzīvi. Bet tas ir grūti, tas nav viegli. Un tāpēc cilvēks saka, tai nē. Bet savukārt svētībām, ko Dievs grib dot, tās gan mēs gribētu saņemt. Lai šis biķeris iet garām, tas liek domāt par cilvēku vājumu, par nespēku, arī par nedrošību un bailēm, kuras bieži vien dažādās situācijās mums
piestājas. Tas parāda cilvēku nepilnības, negatavību. Bet tajā pašā reizē, kad Jēzus šos vārdus saka un atklāja savu cilvēcīgo dabu, tas parāda arī viņa godīgumu, viņa patiesumu. Jēzus patiesi no sirds saka savam Dievam, Tēvam: Kungs, ņem šo biķeri no manis nost. Vai tā nav kāda laba īpašība, ja mēs varam būt godīgi, ja mēs neizliekamies par tiem, kas mēs neesam? Vai bieži mēs varam dzirdēt šos vārdus: es nevaru šo darbu tik labi izdarīt, un tāpēc, lai cits nāk manā vietā. Varbūt, ka tu varēsi labāk nekā es. Būt godīgam pret to, kas man ir uzticēts. Apzināties kādu atbildības sajūtu, nopietnības sajūtu pret Dieva doto uzdevumu. Cilvēka vājums, jeb cilvēka nespēcība. Bet tajā pašā laikā mēs šeit ļoti pārliecinoši un skaidri šajā Ģetsemānes dārza epizodē redzam Dieva visspēcību. Dieva visspēcību. Kristus saka: Aba, Tēvs, tu spēj visu. Tu, Dievs, spēj visu. Tā ir kāda lielā pārliecībā izteikta atziņa. Dievs, tu spēj visu. Jā, mēs jau bieži sakam, ka šim visumam, jeb universam, arī dzīvībai ir kāds radītājs. Aiz visa stāv kāds gudrs meistars. Bet vai tu vari sacīt līdz ar Kristu: Dievs, es ticu, ka tu spēj visu darīt, ne tikai kādā abstraktā un mums bieži vien neizprotamā visumā, bet ka tu, Dievs, spēj darīt visu arī manā dzīvē? Vai tu to tā vari ar visu pārliecību sacīt? Dievs, es ticu, ka tu spēj visu. Vai Dievs patiesi spēj tavā un manā dzīvē visu? Kā lai tam mēs ticam? Kā lai mēs paļaujamies uz šo Kristus izteikto pārliecību? Kā lai rodas šī atziņa? Un mēs spējam teikt: Dievs, patiesi tu spēj visu tad, ja Dievu mēs varam saukt par Tēvu. Kā šeit ir saukts Aba, kas ir tulkots Tēvs. Un neviens līdz Kristum Dievu nesauc, jeb neuzdrošinājās saukt par Tēvu. Un tikai Kristus atklāja šīs ļoti tuvās, draudzīgās attiecības, kurās Dievs tiek saukts par Tēvu. Ja tu esi pienācis Dievam tik tuvu, tik nopietni, tik patiesi un īsti, tik bijīgi, ka Dievu var saukt par Tēvu, tad tev nav šaubu, ka Dievs spēj visu. Tad, kad mēs Dievu nevis ierastības dēļ, jeb tāpēc, ka tas ir Bībelē rakstīts, saucam par Tēvu, bet patiesi, ka to esam piedzīvojuši, ka Dievs manā dzīvē ir tik personisks, tik reāls, tik īsts, ka mēs viņu varam saukt par Tēvu, tad vairs nav šaubu par to, ka Dievs spēj visu. Tad mēs patiesi ticam, ka Dievam viss ir iespējams. Un kad Dievu mēs varam saukt par Tēvu, tad arī mēs varam veikt neiespējamo. Kā Pāvils saka, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Kādi kontrasti? No vienas puses es nevaru, es negribu, ņem šo biķeri no manis, tas ir vairāk par manām spējām, es to nevarēšu izdarīt, kungs, tas man ir par smagu, bet no otras puses Kristus saka, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Kristus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet
un dariet. Dievs tevi no pakritušām, no dzīves nespēka pārņemtā grib pacelt, atjaunot un piepildīt. Piepildīt ar spēku, ko vienīgi Dievs var dot. Un tāpēc, ka Dievs ir visspēcīgs, un tāpēc, ka Dievs caur Jēzu Kristu ir tik tuvu, ka mēs viņu varam saukt par tēvu, mūsu lūgšanai, jeb mūsu attieksmei vajadzētu būt, kā Kristus šeit saka, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Kā Kristus šeit saka, tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi, Dievs. Tā ir tā lielākā gudrība, tā ir lielākā izdevība, tā ir lielākā žēlastība cilvēka dzīvē paklausīt Dievam. Kristus jau šeit neapstrīd Dieva gribu viņa dzīvē. Kristus cīnās ar sevi, lai ieliktu sevi Dieva gribā. Un iedomājieties šo neapskaužāmo un mums pat prātam neaptveramo situāciju, ka Kristus, kurš ir bez grēka, nevainīgs, uzņemas krusta nāvi grēcinieku vietā. Cik ātri mēs dažkārt reaģējam uz katru nepatiesu vārdu vai skatienu vai attieksmi pret mums, bet Kristus, kurš ir pilnīgi bezgrēcīgs, uzņemas grēcīgo vietā krusta nāvi, lai mūs salīdzinātu un atpirktu taisnīgā Dieva priekšā. Un Kristus uzvar, jo viņš saka, kungs, tomēr lai tavs prāts notiek. Un ja gribam būt un spējam būt pazemīgi Dieva priekšā, tad spēsim arī pastāvēt. Tad mēs spēsim arī izpildīt savu dzīves uzdevumu un savu sūtību. Lai notiek tavs prāts, Dievs, manā dzīvē, manā ģimenē, manā darbā, mūsu tautā. Lai notiek tavs prāts, vai tas tik bieži nepietrūkst mums visiem? Vai mēs spējam sacīt, lai notiek tavs prāts savai sievai, jeb sieva vīram, vai bērni vecākiem un vecāki bērniem, vai kolēģis kolēģiem, vai latvietis dažkārt krievam un krievs latvietim, lai notiek tavs prāts. Un tad droši vien arī nebūtu mūsu tautā tik partīcīgi dažādu uzskatu, jo lūk, tas otrais nepiekrīt tam, ko es esmu sacījis. Jo tavs prāts, lai notiek, tik reti mēs savā paštaisnībā un augstprātībā spējam pateikt. Lai notiek tavs prāts, Dievs, tā ir liela drosme, tā ir liela uzdrīkstēšanās un paļāvība. Pagājušā nedēļā mēs mūžībā pavadījām mūsu draudzes māsu Neldu Lomani, kurai Dievs deva garu mūžu. Un viņas dzīve pēdējos 20 gadus bija saistīta uz gultas. Un tomēr savā dzīves pusmūžā un spēka gados viņa spēja šo lūgšanu, šo paļāvību, Dievs, lai tavs prāts ir pār visam, piepildīt. Viņa bija augusi turīgā ģimenē, saņēmusi labu izglītību. Viņas māsas ģimene bija sūtņu dienestā neatkarīgās Latvijas laikā. Bet pēc kara šī aizgājēja Nelda strādāja Līgatnes papīra fabrikā par direktoru sekretāri. Un tad 49. gadā kādu dienu viņa izsauc čeka un saka, jums vajadzēs ar mums sadarboties, lai jūs paliktu šajā amatā un lai mēs jūs nerepresētu, tāpēc, ka
jūsu piederīgie ir bijuši naidīgi noskaņoti padomi varai, un šī sieviete saka, nē, es nesadarbošos ar jums. Paiet kāds laiks, un atkal nāk čekisti un saka, jums ir jāuzraksta kaut kas par savu direktoru. Viņi saka, man tur nav ko rakstīt, jo direktors ir ļoti labs, godīgs, kārtīgs cilvēks. Es neko kompromitējoši par viņu nerakstīšu. Paiet vēl kāds laiks, un vēlreiz nāk šie čekisti un saka, te mēs esam uzrakstījuši 4 lapas par jūsu direktoru. Un viss, kas ir jādara, ir jums tikai jāparaksta tās. Un šī ļoti trauslā un neliela auguma sieviete saka, es to nedarīšu. Un viņa tiek spiesta un ietekmēta, un tad viņa paņem šo pēdējo lapu un neizlasot uzraksta. Mans kungs ir Jēzus Kristus. Šo tekstu es neesmu lasījusi un parakstās. Jo tavs prāts, Dievs, ir pāri visam, savai cilvēcīgai drošībai, labklājībai un arī sava direktora dzīvei un labklājībai. Un liekas, cik ļoti tas kontrastē ar šodienas situāciju, kad augstos amatos, kā premjerministra labā roka, spēja sacīt, toreiz bija tāds laiks, taču mēs neko nevarējām darīt. Un ja tam jauneklim bija uzlikts gredzens ar Latvijas karogu, tad taču viņš bija nacionālists. Un 5 gadi bija jādod stingrā režīma cietumā. Kāds kontrasts? Tavs prāts, lai notiek. Dievs, pāri visam. Jēzus šajā Ģedzemānes dārzā parāda savu cilvēcīgo un dievišķo dabu. Un mēs redzam to, cik tas ir nepieciešams un svarīgi, ka mēs spējam kādos grūtos pārbaudījumu brīžos būt ar kādu kopā. Tur ir mācekļi, bet viņi ātri iesnaužas, un Jēzus paliek viens. Un viņš saka, kungs, ja tas tavs prāts ņem šo pārbaudījumu no manis nost. Un tomēr, Dievs, lai tavs prāts notiek. Bībele šodien mums aicina būt godīgiem, būt patiesiem savā dzīvē. Un tajā pašā laikā Dievs aicina savu nespēku un savas bailes, savu nedrošību ielikt Dieva spēcīgajās rokās. Uzticēties viņa vadībai, viņa žēlastībai, jo tu, Dievs, spēj visu. Tu vienīgais esi tas, kas spēj visu arī manā dzīvē. Un tāpēc, Dievs, ka tu esi visspēcīgs, tāpēc, ka tu spēj visu, tāpēc, Dievs, es gribu lūgt, lai tavs prāts notiek. Tavs prāts manā dzīvē, lai notiek. Āmen.
Viņš ir mans ceļa vadonis, kas visu zin un redz, un mīlestība brīnišķā, kas pārniem mani sēdz. Šī drošība, ko Dievs man dod, ir svētā mūžīgā. Pie viņa vēlos vienmēr būt, iet viņa vadībā. Viņš ir mans ceļa vadonis, kas visu zin un redz, un mīlestība brīnišķā, kas pārniem mani sēdz. Tas ir labi, ja patiesi varam tā uzticēties un paļauties Dievam, kā to Kristus spēja, kā to viņa mācekļi spēja, kā to neskaitāmi mūsu ticības māsas un brāļi ir spējuši pirms mums, un kā Dievs aicina arī mums ikvienam šodien savā ticības dzīvē. Lai Dievs svētī, ka mēs patiesi spējam savā dzīvē Dieva prātu saprast, piepildīt un īstenot. Mateja Baptistu draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu, 10:00. Arī svētdienas skola notiek dievkalpojumu laikā, un pēc dievkalpojuma esiet mīļi aicināti. Nākošu svētdienu mūsu dievnamos mēs svinam Pūpoles svētdienu, jeb Palmu svētdienu, kad iesākas Kristus lieldienu, jeb augšām celšanās notikumi Jeruzālēmē. Lai Dievs svētī šo lieldienu laiku mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs un draudzēs, kad spējam nomierināties un savus darbus un savas aktivitātes tā pieklusināt, ka neaizmirstam Kristus lielo upuri un Kristus darbu mūsu dēļ. Vēl gribu izmantot izdevību un arī informēt, ka kristīgajos grāmatgaldos ir iespējams iegādāties jaunu grāmatu, Džona Vaita grāmatu Cīņa, kas ir ļoti praktiski par dažādām kristīgas dzīves tēmām, par lūgšanu, par ticību, par Dieva vadību, prātu un nodomu katra kristieša un cilvēka dzīvē. Un tātad no sirds arī ieteicu to ne tikai iegādāties, bet izlasīt. Un kā jau sacīju, grāmatgaldos to jūs varat iegādāties. Lai kopīgi dziedam dziesmu grāmatās 277. dziesmu. 277. Dziesmas laikā, ja dziesmu dziedot, esam aicināti arī salikt savus labprātīgos ziedojumus Dieva darba atbalstam un veicināšanai draudzē un ārpus tās. Ej droši pa uzņemto ceļu un nepaliec neusticīgs, bet pastāvi lūgšanās modri. 277. dziesma.
Dievs, paldies Tev par šo iespēju domāt, kā labāk piepildīt Tavu prātu un kas mums pie tā ir nepieciešams, lai mums būtu drosmes un ticības un pietiekoša mīlestība uz Tevi, kā uz savu Tēvu, lai mēs pirmā vietā liktu Tavu prātu piepildīšanu ikvienā savas dzīves jomā. Dievs, paldies, ka varam Tev kalpot, ka varam pazīt Tevi kā savu Tēvu. Dievs, paldies par tiem līdzekļiem, kurus varējām saziedot. Paldies arī, ka Tu mums dod tādu kalpošanas veidu, un mēs lūdzamies, lai Tev tas būtu pieņemams, lai Tev būtu pieņemams mūsu sirdis, ar kādām mēs ziedojam, un Dievs dod, lai šie līdzekļi varētu tikt izlietot pēc Tava prāta, un lai tie varētu nest Tev godu un kādiem mūsu līdzcilvēkiem svētību. Dievs, paldies, ka mēs varam nākt pie Tevis ar lūgšanām, un paldies, ka Tu uzklausi, tad mēs lūdzam paši par sevi, un paldies, ka Tu daudziem no mums esi atbildējis, bet es Tev vēlos arī īpaši pateikties šajā rītā, ka Tu mums dod šo brīnišķīgo priekštiesību, ka varam lūgt ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Un Dievs, šajā rītā mēs vēlamies lūgt kopā ar vecākiem Ilzi un Armānu par viņu meitiņu Elīnu. Dievs, Tu redzi šo slimību, kas ir skāruši šo meitenīti, un vecāki apzinās, ka no medicīnas viedokļa tā ir nedziedināma, un tomēr palīdzi tur visur, un mēs ticam Tavai visspēcībai, un tādēļ mēs noliekam šo īpašo gadījumu Tavās rokās un ticam, ka Tev ir padoms, ka Tev ir plāns, ka Tev ir spēks, lai Tu turpinātu vadīt un visu kārtot. Dievs, mēs Tev vēlamies lūgt par mūsu draudzes māsu Lilitu Petkēviču, kas ir slimībā, un Dievs, kas meklē Tavu padomu un Tavu klātbūtnes sajūtu. Dievs, lūdzos, dod viņai stiprāk ticību uz Tevi, dod viņai spēju visu ticībā pieņemt, un paldies, ka viņa apzinās, ka Tu esi viss vadītājs un viss kārtotājs. Dievs, tas ir tas, no kā arī mēs katrs saņemam prieku savā dzīvē, ka mēs apzināmies, ka Tu visu vadi. Un es Tev lūdzos arī par mūsu draudzes māsu Ilgu Ziediņu, kurai šajā nedēļā priekšā stāv operācija. Dievs, dod padomu ārstiem, un Dievs dod Tu īpašu mieru māsai Ilgai. Īpaši arī lūdzamies par viņas dzīves draugu. Dod Tu viņam mieru un paļāvību uz Tevi, ka Tu visu vadi un vadīs, kā arī Tu jau līdz šim esi vadījis un kārtojis. Un vēl mēs vēlamies Tev kopīgi pateikties ar mūsu māsu Otīliju Balto, par kuru aizlūdzām Tevi pagājušajā svētdienā. Mēs Tev pateicamies kopā ar viņu, ka viņa var būt mūsu vidū atkal un slavēt Tevi un Tev pielūgt. Dievs, mums ir tik daudz lūgumu, ar kuriem mēs vēl savās nopūtās nākam pie Tevis, un tomēr pāri tam mēs Tev vēlamies pateikties, ka reiz visās lietās tiks piepildīts Tavs prāts, kad mēs būsim ar Tevi kopā debesīs. Un mēs Tev pateicamies, ka tajā dienā mums vairs nebūs lūgumu, bet būs tikai pateicība. Dievs, pavadi tādēļ mūs, lai reiz spējam pie Tevis būt un Tev par visu pateikties. To mēs Tev lūdzam Tavu dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.
svētība jūs visus pavada, gan šeit draudzē, gan arī visus tos, kur esiet ar mums šajā brīdī pie saviem televizoru ekrāniem. Lai Dievs jūs sargā, lai Dievs jūs iepriecina, lai Dievs jūs pasargā un patiesi ļauj piedzīvot viņu žēlastību tā, ka mūsu dzīve reiz nobeidzas tur godībā, tur skaidrībā, tur mūžībā. Lai Dievs uz to mums visiem palīdz. Pēc svētīšanas vārdiem, lai kopīgi dziedam 449. dziesmu. Svētī kungs un sargi, pestīs ko dārgi. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem, tagad un vienmēr. Āmen. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ainārs Baštiks. Zemojamies lūgšanā, neej garām, dārgais Jēzu.
Mūžīgais Dievs, mēs Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā pateicamies par šo svētdienas rītu, ko Tu mums esi visiem dāvājis. Mēs pateicamies, ka varam būt Tavā namā šeit, Dievnamā, un mēs pateicamies, ka varam būt kopā ar televīzijas palīdzību visā mūsu dzimtenē. Mēs gribam Tevi slavēt un Tevi pielūgt, mēs gribam mācīties no Tava vārda, mēs gribam savu dzīvi stiprināt ar Tavu svētā gara klātnību. Debes Tēvs, tāpēc lūdzamies, lai Tava klātnība, Tava svētība ir ar mums visiem, gan šeit Dievnamā, gan arī ar ikvienu, kas ir ar mums kopā. Mēs to lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Esiet ik viens mīļi sveicināti Jēzus Kristus vārdā, gan tie, kam ir bijusi iespēja šajā rītā atnākt šeit uz Mateja baznīcu Matijas ielā, gan arī sveicam televīzijas skatītājus, kas ir ar mums kopā savās mājvietās vai kur citur. Ir dažādi notikumi mums dzīvē. Ir tādi, uz kuriem mēs gaidām, it kā tie būtu tie, kas mūsu dzīvi izmainītu. Mēs gaidām uz kādu notikumu, varbūt tad, ja jūtamies vientuļi, ja jūtamies varbūt garlaikot. Un tad mēs gaidām, ka kaut kas notiks un tas notikums tad viss izmainīs. Varbūt neizmainīs visu, bet izmainīs to sajūtu, kur mums nepatīk. Dažkārt cilvēki gaida kādu pasākumu, varbūt iet uz kādu filmu, varbūt skatās televīziju ar to domu, tas man uzjautrinās, vismaz tās 2 stundas es varēšu ne par ko citu nedomāt. Kāds draugs man sacīja par savu paziņu, kurš sacīja, tad es iestājos universitātē un tad man 4 gadus ne par ko nebūs jādomā. Būs tāda sajūta, kā es kaut ko nozīmīgu daru. Bet tad šie notikumi paiet un es jūtu, tie neko neatrisināja. Ir viss tāpatās. Ne filma, ko atrisinājusi, ne arī mācības, ko atrisinājušas. Mēs gaidām uz notikumiem, bet tie mūs pieviļ. Un viss paliek pa vecam, viss paliek ierastībā, mēs nemaināmies. Ir arī tādi notikumi, kuri mūs sastop mūsu vienaldzībā, mūsu padurumā un kuri mūs iedvesmo uz izmaiņām. Varbūt mēs nemaz nedomājām, ka kaut ko vajadzētu mainīt, bet tad mēs tiekam uzrunāti no kāda notikuma, mēs tiekam iespaidot un mums ir tāda sajūta, viss mainīsies, es mainīšos. Varbūt varam šo pašu piemēru ņemt palīgā kādu filmu, ko skatāmies. Varbūt sākam to skatīties pavisam bez kāda īpaša nolūka, bet tad mēs tiekam it kā uzrunāti, iedvesmoti un mūsos rodās šī vēlēšanās patiesāk just, patiesāk dzīvot, pilnvērtīgāk izteikties, pilnvērtīgāk mīlēt. Un tomēr atkal paiet kādas dienas, varbūt pat kāda stunda, un viss ir pazūdis. Bet tad ir tādi notikumi, uz kuriem mēs varbūt nemaz īsti negaidām. Bet tad, kad